Esiet sveicināti atvērtajā lekcijā problēmu risināšana. Gribu vērst jūsu uzmanību, ka šī atvērtā lekcija ir viena no 3 lekciju cikla, ko mēs Jelgavas Zonta klubs īstenojam Erasmus Plus projekta sadarbību izpratnes vairošanai par vardarbību pret sievieti ietvaros, ko mēs īstenojam kopā ar Igaunijas atvērtās sabiedrības pētniecības institūtu. Kā es teicu, tātad ir 3 lekcijas, šī ir pēdējā noslēguma lekcija. Projekta ietvaros tika izveidoti mācību materiāli. Šī programma, katra kursa programma, jeb katras lekcijas, kas mums ir notikusi par katru tēmu, ir materiāls 6 mācību stundām, jeb 4 astronomiskajām stundām. Un ņemot vērā dažādus apstākļus, tika pieņemts lēmums to teorētisko daļu novadīt internetā, veicot ierakstu, tādā veidā radot iespēju visiem interesantiem noklausīties šo teorētisko daļu arī turpmāk. Taču šeit nebūs aktivitātes, ja jums ir vēlme piedalīties. Un šeit, kas tehnikas un stratēģijas, par kurām es runāšu, ja ir vēlme izmēģināt realitātē, tad lūgums ir sekot Jelgavas Zonta klubam mūsu Facebook lapā un pieteikties uz praktiskajām apmācībām. Nu, lūk, tad problēmu risināšana un tehnikas, kā var problēmas risināt. Jautājums auditorijai. Jautājums, kā jūs saprotiet problēmas? Kas ir problēma? Var ieslēgt mikrofonu un var atbildēt. Tā kā nedzirdu pagaidām nevienu, kas vēlētos dalīties savās domās par to, kas ir problēma, tad es gribu citēt Dunkeru, kas saka, ka problēma ir situācija, kad cilvēkam ir mērķis, tomēr nav skaidrs, kā to sasniegt. Un ar problēmu risināšanu tiek saprasts tāds process, kad tiek savienots esošais stāvoklis ar vēlamo mērķi. Nu, lūk, tātad šajā gadījumā mēs varam teikt sekojošu lietu, kā parasti problēmu veido mērķa un pieejamo darbību neatbilstība. Un problēmu risināšanas process ietver gan problēmas situācijas izpratni, tās pakāpenisku transformāciju, plānošanu un, protams, loģisku domāšanu un loģisku ieviešanu. Nu, lūk, tātad mērķa un pieejamo darbību neatbilstība mums ir problēma, un tad ir darbības, kuru rezultātā mēs nonākam pie risinājuma. Nu, un šajā projektā, ko es jums šeit iesākumā runāju, mūsu problēma, ko mēs skatām projektā, ir vardarbība sievieti, un mērķis ir, protams, rast veidus vai risinājumus, kā mēs varētu mazināt vai arī pilnībā izvairīties no vardarbības. Un šīs mūsu atvērtās lekcijas, 2 lekcijas, kas bija, un arī šī ir ar mērķi stiprināt vai sekmēt sieviešu prasmes izprast vardarbību, saskatīt vardarbību, novērtēt vardarbību un arī pieņemt lēmumu, kā iestāties par vardarbību un varbūt arī prasmes tiešām īstenot šos te visas lietas arī ikdienas dzīvē. Nu, un tad jautājums, kādas vispār mēdz būt problēmas pieaugušajiem. Pāris gadus atpakaļ es piedalījos kādā pētījumā, kur tika uzdots jautājums pieaugušajiem, ar kādām problēmām viņi sastopas. Un problēmas ir dažādas. Protams, tas ir finanses, laika trūkums. Zināma problēma arī ir, kā novērst uzmanību no ikdienas dzīves, piemēram, no ģimenes, no darba. Tad, protams, mēs zinām, ka šobrīd darba tirgus pieprasa nepārtrauktu mācīšanos, kompetenci un prasmju uzlabošanu. Tātad viena no problēmām, ar ko saskaras pieaugušie, ir grūtības mācīties, varbūt ierobežota pieeja izglītībai.
Vēl kāda problēma ir sociālajā jomā - izolētība, kontaktu trūkums. Šobrīd arī problēma parādās integrācijai jaunā sabiedrībā, jeb jaunā kultūrā. Protams, tas ir ļoti saistīts ar globalizācijas procesiem. Jā, arī valoda, komunikācija, protams, līdz ar to. Un daudzos gadījumos pieaugušajiem problēma ir arī pārliecības trūkums. Piemēram, bailes uzstāties grupas priekšā, jeb arī kaut ko uzsākt darīt. Jā, un motivācijas trūkums. Un tad apkopojot visas problēmas un tā iedalot divās daļās, kad cilvēks kā indivīds vairāk fokusējoties uz ģimeni, un otrs ir, protams, jebkura pieaugušā ikdienai saistīta darbu. Un tad darbā ļoti bieži, tajā pētījumā, kurā es piedalījos, ļoti bieži tika atzīmēts, ka problēmas darbā ir iebiedēšana. Protams, arī darba un ģimenes dzīves līdzsvara trūkums, dažos gadījumos iemaņu trūkums esošajam darbam vai arī nākotnes darbam, bezdarba iespējamība, un arī nespēja atpazīt savas iemaņas vai stiprās puses. Ģimenē parasti ir dažādas, reizēm sarežģītas attiecības. Un šeit tad tie galvenie problēmu veidi, kas tiek izdalīti, parasti ir grūtības ar pienākumu līdzsvarošanu, grūtības ar budžetu un naudas pārvaldību. Un, protams, ģimenēs šobrīd arī aktualizējas tēma par vardarbību. Bieži vien ir vērojama gan fiziska, gan emocionāla, gan arī ekonomiska rakstura vardarbība. Lūk, un šajā te pētījumā kopumā apkopojot visus rezultātus, izrādās, ka vislielākā problēma ir laika trūkums. Vairāk kā 71% to apliecina. Ir arī finansiālas problēmas, taču kā visnenozīmīgākā tiek atzīta atkarība vai arī izolācija. Un, ja runājam par problēmām ģimenē, tad sarežģītas attiecības ir vairāk kā pusē. Tieši tāpat vairāk kā pusē ir problēmas ar mājas pienākumu sadali un arī ar budžetu un budžeta pārvaldību. Ja runā par darbu un par karjeru, tad problēmu rada nepietiekams vai arī neatbilstošs atalgojums, darba un privātās dzīves līdzsvars un iebiedēšana, kas ir arī mūsu šī te projekta kontekstā, un ar iebiedēšanu darba vietā ļoti regulāri saskaras 5% un 65% no respondentiem apgalvo, ka bieži. Kopumā runājot par vardarbību darba vietā, ne tikai iebiedēšanu, bet arī bosingu un citādiem vardarbības veidiem, emocionālo, psiholoģisko, vārdisko, gan drīz vai puse saskaras darbvietā ar šādu vardarbību. Un šajā pētījumā arī parādās, ka laika trūkums vislielākā problēma ir pieaugušajiem vecumā no 31 līdz 50 gadiem, taču vecumā virs 50 gadiem respondenti saka, ka viņi nesaskaras ar laika trūkumu. Tā tad laikam pieredze dara savu. Un laukos, kur varētu, domāt, ka cilvēkiem varētu būt problēma, kontaktu trūkums, jeb dzīvošana izolācijā, tomēr laukos lielākā daļa cilvēku atbild, ka viņiem ir problēma laika trūkums, tieši laika trūkums. Jā, un Latvijā, diemžēl, slimības un dažādas veselības problēmas arī trešā nozīmīgākā problēma, ar ko tad saskārās visas tās respondentu grupas, kas tika aptaujātas. Jā, otrais nozīmīgākais, protams, ir finansu problēmas. Neatbilstošs atalgojums. Un jāuzlabo, protams, finanšu pratība. 40% no aptaujātājiem ir grūtības pārvaldīt naudu vai arī savu budžetu. Un tas lielai tiesai rada dažādas problēmas ģimenē.
Nu, tad, protams, jautājums ir par šo te problēmu risināšanu. Problēmas ir dažādas. Mēs arī katrs saskaramies ar problēmām, saskaramies ik uz soļa ar lielākām vai mazākām problēmām. Mums problēmas mēdz būt personīgajā dzīvē, mums problēmas mēdz būt ģimenē, un problēmas mēdz būt arī darbā. Katrā ziņā no problēmām ir dažāds raksturs, taču problēmas risināšana problēmu risināšana un vispār problēmas būtība tiek risināta dažādos dokumentos, tiek daudz pētīta un tā tālāk. Un OECD pētījumā ar problēmu risināšanu saprota spēju izprast un atrisināt dažādas situācijas, kur risinājuma metode nav uzreiz saredzama, un arī vēlmi iesaistīties situācijas risināšanā. Un tad mēs parasti ar problēmu risināšanas prasmi saprotam mērķtiecīgu domāšanu un rīcību tādās situācijās, kurās varbūt nedarbojas jau mums zināmas un ierastas dažādas procedūras. Lūk, šeit es esmu apkopojusi dažādas prasmes, kas liecina, kas ir nepieciešamas, lai varētu sekmīgi risināt dažādas problēmas, un tās ir analītiskās, pētnieciskās, dažādas jaunrades prasmes, lēmumu pieņemšana, kritiskā domāšana, lai izvērtētu gan situāciju, gan arī iespējamos risinājumus. Un, ja mēs runājam par problēmām darba kolektīvā, varbūt, tad, protams, vai arī ģimenē, protams, komunikācijas prasmes, komandas darbs, emocionālā inteliģence un riska vadība. Un šeit jāsaka, ka, ja mēs runājam par individu kā tādu, tad Eiropas komisijas mūža izglītības dokumentos, vai šeit man ir ieviesusies kļūda, tur ir domāts 18. gads, nevis 28. Tad šīs te Eiropas komisijas dokumenti par galvenajām kompetencē individa veiksmīgai dzīvei sabiedrībā, tātad viena no galvenajām prasmēm ir problēmu risināšana, kas ietver arī visas iepriekš jau manis nosauktās prasmes. Un runājot par problēmu risināšanu, tad problēmu risināšana šobrīd ir ļoti noteicoša arī darba tirgu, un šai te problēmu risināšanas prasmē saistībā ar darba tirgu un nodarbinātību ļoti lielu vērību piegriež Pasaules ekonomikas fórums, jau tā ļoti noteikti ar 2016. gadu, un te, piemēram, man uz ekrāna ir 20. gads, kad tiek minētas tās prasmes, kas būs 10 prasmes, kas būs ļoti aktuālas nodarbinātajiem līdz tam 2025. gadam. Un kā jūs redzat, šeit zilo ir apzīmētas tās prasmes, kas attiecas uz problēmu risināšanu. Un arī šī gada fórums arī pievērsa uzmanību un arī akcentēja, ka tieši jaunrades domāšana un analītiskās prasmes ir tās noteicošās, kas šobrīd vienkārši prasība, pēc kurām turpina pieaugt. Tad šis tāds bija teorētisks ieskats par to, kā tās prasmes, problēmu risināšanas prasmes ir ļoti aktuāls gan no individa viedokļa, gan arī no nodarbinātības viedokļa, bet, protams, mūsu projekta ietvaros ļoti nozīmīgas ir arī saistībā ar sievieti un sievietes attieksmi, jeb arī varbūt situācija, kad sieviete ir vai cieš no vardarbības. Lūk, tad runājot par problēmu risināšanu, jāsaka tā, es neesmu eksperts šai jomā, un es neesmu arī psihologs un neesmu sociologs, bet es esmu matemātikas pasniedzēja. Un ja mēs runājam par problēmu risināšanu, problēmu risināšanai ir ļoti, ļoti cieši sakars ar matemātikas uzdevumu risināšanu. Un tāpēc ir daudz un dažādi
uzskati, un arī daudzi pētījumi pierāda, ka matemātikas izglītība ir ļoti augsts status sabiedrībā. Un man ir nācies dzirdēt arī daudzus speciālistus, piemēram, juristus. Ja mēs runājam par inženieriem, tad liekas, tas būtu saprotams, ka matemātika viņiem ir vajadzīga. Bet, piemēram, juristi, piemēram, kāds pazīstams jurists saka, es varu labāk izprast lietas būtību, jo es esmu mācījies padziļināti matemātiku. Tās matemātikas prasmes un tās problēmu risināšanas prasmes stāv ļoti tuvu viena otrai. Un jebkuru matemātikas uzdevumu risinot, tieši tāpat kā risinot jebkuru problēmu, šeit noteikti ir vairāki tādi soļi, kas ir gan vienā, gan otrā gadījumā. Pirmkārt, tā ir problēmas analīze, tad ir risinājumu izvēle un lēmums par vēlamo risinājumu, risinājuma ieviešana un pārbaude. Šeit es esmu uzrakstījusi visu to ceļu, kas notiek parasti matemātikā, kad mēs saņemam uzdevumu, mēs vispirms viņu izlasām, tad mēs viņu tā teikt interpretējam, jeb iztulkojam viņu matemātikas valodā, un tad mēs apskatām, uz kuru lietu tas attiecas, un nākošais etaps būtu, kad mēs šo te konkrēto uzdevumu ieliekam kādā vispārīgā, kontekstā. Piemēram, ja man ir jānosaka uzņēmuma, pie kāda ražošanas apjoma uzņēmums iegūst maksimālo peļņu, tad tas mani vedina domāt uz to, ka šajā gadījumā man būtu jālieto tās zināšanas, kas tika lietotas pētot funkciju, un tā tālāk. Tad ir risinājumā modelēšana, atrisinājums, un pašās beigās, protams, ir atbildes pārbaude. Tieši šie paši soļi attiecas arī uz, ļoti līdzīgi attiecas arī uz jebkuras problēmas risināšanu, ne tikai uz matemātiskas problēmas risināšanu. Tātad jebkuras problēmu risināšanas cikls ir sastāv no vairākiem soļiem, un tas pats pirmais, tieši tāpat kā bija par matemātiku, arī jebkuru problēmu situāciju, protams, ir saprast un precīzi definēt, kas tā ir pa problēmu, un kāds būtu tas vēlamais mērķis, jeb tas stāvoklis, kas mums ir vēlams tajā gadījumā, kad šī problēma būtu atrisināta. Lūk. Un šeit ir tāda, tā kā zinātniski arī pierādīts, ka reizēm ir tā, ka mums šķiet, ka tā ir problēma, bet iedziļinoties, mēs patiesībā vispār saprotam, ka reizēm tā varbūt vispār nemaz nav problēma. Un ka tas jautājums, jeb tā situācija ir kaut kur citur. Un ne tur, kur mēs domājam, ka ir tā problēma. Un tad, protams, ir tas nākamais, ko gribētu atzīmēt, arī kas ir tā kā balstīts zinātnē, kad mēs saskaroties ar kādu problēmu, mēs pilnīgi intuitīvi vienmēr sākam šo problēmu risināt, paļaujoties uz savu pieredzi, jeb uz tiem algoritmiem, ko mēs ikdienā lietojam, nemaz tā neveidojot plānu vai neprecizējot, kur tad ir no kurienes nāk tā problēma. Protams, kad tātad cikls, kā es teicu, pirmais definēšana. Tātad šeit tie vairāki soļi, kas tā kā būtu katru problēmu skatot, risinot, kam būtu jāiet cauri. Tā kā, ja problēma nozīmīgāka, noteikti nepaļauties uz savu pieredzi un esošajiem, jeb lietotajiem algoritmiem. Tātad pirmais notiek, kur tad tieši ir problēma. Kas tad ir nepieciešams, lai būtu labāk, pilnīgāk, atbilstošāk? Ko mēs gribam, kas tad ir tas mūsu izaicinājums, kas mums rada tās problēmas? Otrais solis noteikti ir tas mērķis, kur mēs gribam nokļūt. Jeb tas stāvoklis, kas būs, kad problēma būs atrisināta. Tātad, kur mēs gribam nokļūt, kur mēs esam šobrīd?
kā mēs gribētu to atrisināt un kā tam beigās būtu jāizskatās. Jā. Nu, un tad, protams, ja mēs to esam definējuši, tātad problēma skaidra, stāvoklis, ko mēs gribam sasniegt, ir skaidrs, nu tad, protams, sākās risinājumu meklēšana un vairāku alternatīvu izstrāde, jeb meklēšana. Nu, šeit, protams, ir dažādas lietas, kā to var darīt. Protams, var darīt, var sākt meklēt, var sākt pārskatīt savu pieredzi, protams, var skatīties, kā to risina citi. Protams, ka es par to vēl runāšu arī tālāk, kā tad ar tiem risinājumiem ir. Un tajā gadījumā, kad ir šie tie iespējamie risinājumi apzināti, protams, kad vēlams vienmēr ir risinājumus vairākus atrast jebkurai problēmai, un tad ir jāizdara tas izvērtēšana un jāpieņem lēmums, kurš tad būtu tas labākais risinājums konkrētajā situācijā. Nu, un tad, kad tas ir izdarīts, tad, protams, ir šī risinājuma ieviešana dzīvē, un, protams, ka šeit var tikt, tā ir noteikti stingra plānošana, resursu plānošana, gan darbību plānošana. Un, protams, kad jābūt ļoti elastīgiem, tātad plāns, protams, ir plāns, bet plānā vienmēr ir iespējamas izmaiņas, tātad aktīva īstenošana. Un pats pēdējais, protams, ir izvērtējums. Izvērtējums, vai tas, ko mēs sasniedzām, tiešām ir tas, ko mēs gribējām sākumā sasniegt, un vai tas tiešām ir tas stāvoklis, kurā mēs gribējām nokļūt. Protams, arī tad šajā te posmā ir jāizvērtē arī, protams, vai šis te risinājums, ko mēs izvēlējāmies, bija tas piemērotākais, un ja nebija, tad kāpēc nebija, un ja bija, tad kāpēc bija. Balstoties, kā teicu, tad šī lekcija tāda, vai es atvainojos, šī lekcija vairāk ir domāta tā kā tīri teorētisko zināšanu, jeb tādu konceptu sniegšanai. Tad problēmu risināšana vienmēr ir balstīta ar dažādiem izziņas procesiem, un tad balstoties uz šiem izziņas procesiem, jo kognitīvām struktūrām ir vairākas problēmu risināšanas stratēģijas. Un pirmā no tām, kā ir, protams, saprast problēmu, un šajā te vietiņā, lai saprastu problēmu, mēs varam izdarīt un izvēlēties un izmantot dažādas lietas. Mēs varam vizualizēt, mēs varam zīmēt, mēs varam spēlēt teātri, mēs varam veidot modeli, mēs varam veidot diagrammu, mēs varam spēlēt lomu spēles. Tātad dažādi, kādā veidā mēs varētu, tātad visādas aktivitātes, lai problēmu labāk izprastu. Tad vēl viena no stratēģijām ir, kad vienkāršot to uzdevumu, jeb vienkāršot problēmu, un varbūt nerisināt visu lielo problēmu uzreiz, bet šo te lielo problēmu sadalīt pa mazām problēmām, sadalīt lielo problēmu pa daļām. Tad tādā veidā, tā teikt, kā tautā saka, soli pa solim atrisināt. Tad vēl runājot par izziņas teorijām, tad nākošais, protams, ir noteikti problēmas cēloni, tātad iegūt visu informāciju, kas notika pirms problēmas, tās laikā, pēc tam, un arī, protams, salīdzināt šo problēmu ar citām problēmām, kā būtu ar šo problēmu, bez šīs problēmas, mēģināt problēmu padarīt sarežģītāku. Vienkārši visas atkal atkārtoju, visas darbības, lai mēs varētu labāk izprast problēmu. Un problēmu risināšanas stratēģijas
ietver, protams, dažādas darbības. Viens no tiem varētu būt izmantot dažādus palīglīdzekļus, ārējos palīglīdzekļus, nu, piemēram, izmantot dažādu ekspertu, psihologu, dažādu ekspertu, konsultācijas, protams, izmantot informācijas tehnoloģijas, varbūt izmantot kādus statistiskus datus, veikt modelēšanu, nu tātad jebkuri ārējie palīglīdzekļi. Nākošais, protams, izmantot loģiku. Nu, un to izmantot to loģiku, protams, ir, kad mēs parasti balstāmies uz analoģiju. Mēs vienkārši cenšamies apskatīties, kādas ir bijušas jau problēmas un kādi ir bijuši šīm te problēmām risinājumi. Nu, un, protams, arī ņemt vērā mūsu stereotipus, jeb mūsu pieņēmumus, kā mēs pieņemam, kā būtu jārisina problēma. Nu, lūk, un vēl viena no tām stratēģijām, kas varētu būt, kad, ja mēs gribam risināt kādu problēmu, tad mēs vienkārši ņemam kādu vienu no iespējamiem risinājumiem un to uzskatām kā starta punktu un mēģinam šo te problēmu risināt. Bet, protams, kad īstenībā, lai risinātu problēmas, būtu nepieciešamas, vairāku problēmu tāds risināšanas klāsts, un ar vienu tik nevajadzētu apmierināties. Un tad, protams, kad ir vairākas, tās tie iespējamie risinājumi, tad, protams, kad mums ir, pirms mēs sākam viņu ieviest dzīvē, protams, ir noteikti, kurš tad būtu tas labākais risinājums iespējamais. Un šeit, protams, tas ir atkarīgs, kādā kontekstā tas ir, bet ja tas, piemēram, ir biznesa pasaulē, tad šeit tiek veikts ļoti nopietnas izpētes darbs, veikts aprēķinu darbs, un kurš, lai varētu noteikt, kurš tad no tiem risinājumiem būtu pieņemamākais. Nu, un tad viena no stratēģijām arī, kas balstīta uz izziņas teorijām, saka, ka kamēr meklējiet problēmas risinājumu, funkcionējiet optimāli. Nu, domājot par iespējām, tās iespējas vajag apkopot, un noteikti viņas uzreiz nevajag vērtēt. Un domājot par to problēmu, vienmēr vajag balstīties uz tām vērtībām, kas ir svarīgs. Un, protams, kad būtiskā lieta, ko saka gan psihologi, gan arī zinātnieki, kad uz problēmu vajag skatīties kā uz izaicinājumu vai iespēju. Nu, un tas saka, ka problēmu risināšana prasa tādu pozitīvu orientāciju. Nu, un kā jau teicu, tad tas pozitīvās orientācijas tāds pirmais postulāts, ka problēmu skatīt kā izaicinājumu, jeb iespēju. Nu, lūk. Tad, protams, kad problēmu risinot, ko es varu iegūt, ko es varu iemācīties, protams, manuprāt, būtiski, ko es varu iemācīties, jo varbūt es arī neatrisināšu savu problēmu, bet katrā ziņā šis ceļš, kad es esmu mēģinājusi, tas noteikti kaut ko, dod. Nākošais, kas liecina par pozitīvu orientāciju, ir, protams, skatīt un būt pārliecinātam, ka jebkura problēma ir atrisināma. Un noteikti viņu risināt, tā kā neatmest ar roku. Nu, un tad nākošais arī ir būtisks, kad jūs paši spējat atrisināt problēmas. Tātad jūsos pašos ir šī spēja atrisināt problēmu, kas ir ļoti būtiski, tiešām problēmu risināšanā. Nu, un tad runājot par pozitīvu orientāciju, ko tad speciālisti, zinātnieki un psihologi saka, kad meklējot risinājumu, nevajadzētu balstīties uz emocijām. Kad emocijas nevienmēr var novest pie laba risinājuma.
Un tad par pozitīvu orientāciju runājot, kādreiz, protams, gadās tādas situācijas, jeb arī tādas problēmas, kad liekas, ka viss ir bezcerīgi. Nu, šo problēmu patiešām nevar atrisināt. Nu, un tad speciālisti iesaka, ka ir jāpaplašina problēmas tas konteksts. Nu, tā problēma noteikti slēpjas kaut kur citur. Mēs ne tur meklējam. Ja? Tas tā vienkārši runājot būtu. Nu, protams, vajag uzņemties atbildību problēmu, tas risinājumu. Nebaidīties pieņemt lēmumus. Jā, sākt ar mazām vienkāršām lietām, kā jau teicu, sadalīt lielo problēmu mazās problēmiņās, varbūt vai mazākos soļos. Un jārēķinās arī to, ka jebkuras problēmas risināšana, protams, prasa laiku un, protams, arī zināmu piepūli. Nu, un, protams, kad šeit ir rakstīts arī, ka tam ir nepieciešama zināma elastība. Protams, jā, kad, nu, tā kā, jā, ar to ir jārēķinās. Nu, un es jau arī sākumā minēju par tām problēmu risināšanas prasmēm, tas OECD pētījums, kas teica, ka ir arī vēlme. Problēmu risināšanas prasmi raksturo arī vēlme problēmu risināt. Nu, un tā tad būtiskā ir sevis motivēšana, nekavējoties risināt problēmu, nevis to atlikt. Nu, un kopsavilkums par visu tas, ko es tagad teicu, tātad domāt, jautāt un nebaidīties no nezināšanas, mācīties un precīzāk apzināties vienmēr, kas ir galvenā problēma. Un otrs, gribēt saprast, zināt, pieņemt lēmumu un īstenot. Nu, lūk, man iepriekš bija šajā slaidā tātad sevis motivēšana uz nekavējošu problēmas risinājumu, nevis atlikšanu. Nu, šeit tā kā ir tāds nepieciešams līdzsvars. Ja, mēs visi zinām, ka Skārlata vējam līdzi tas slavenais teiciens, es par to padomāšu rīt. Arī latviešu sakām vārds saka, nestrēp karstu. Nu, tā kā nevajadzētu tā kā uzreiz mesties ar galvu iekšā, pa galvu, pa kāju, risināt problēmu. Tātad pirmais vienmēr ir tā kā apstāties, padomāt un izvērtēt, kur ir tā problēma un kas tad ir tā problēma. Bet katrā ziņā šo problēmu noteikti nedrīkst, nevienu problēmu nedrīkst atlikt nerisināt un nedrīkst atlikt uz ilgu laiku, jo jebkura problēma, kas ir, tas neatkarīgi no tā, vai mēs par viņu domājam vai nedomājam, tomēr viņa mūsos rada trauksmi, un šī trauksme ātrāk vai vēlāk, protams, noved pie stresa, un reizēm pat pie depresijas. Un tāpēc te tagad ir jāņem vērā arī otrs latviešu, tā teikt, sakām vārds, ka labāk zīle rokā, kamēr mednis vēl ir kokā. Ja? Tātad, tā kā nestrēp karstu, bet tai pašā laikā nekavēties un tās problēmas, negaidīt, kamēr problēmas samilst, kad varbūt viņas vairs nav nemaz atrisināmas. Nu, un jautājums jūs, kā jūs risiniet savas problēmas, ja jums tādas ir? Es domāju, visiem mums ir problēmas. Kāds varbūt var atbildēt? Nu tā, tad pētījumā, par kuru es sākumā tā kā minēju, arī tika uzdots jautājums respondentiem, kā viņi risina problēmas. Nu, protams, mūsdienās tehnoloģija laikmetā 3/4 atbildes meklē internetā. Nu, un tad daudzi apmeklē arī kursus, kā jūs redziet, vairāk kā pusi. Un šo te kursu apmeklēšana nav saistīta tikai ar kvalifikācijas paaugstināšanu darbam,
kursi, semināri šobrīd ir arī ļoti aktuāli arī pašiem indivīdiem, personības attīstībā, lai tiktu pats personīgi, varbūt tiktu galā ar stresu, ar ikdienas problēmām, varbūt arī ar iebiedēšanu darbā, ar dažādiem veidiem, kas tā kā mums rada šīs te problēmas. Un, protams, puse prasa padomu citiem. Kas ir tā kā raksturīgs Latvijai? Latvijā, teiksim, dažādas konsultācijas, piemēram, psihoterapeiti un tā tālāk ir tā kā diezgan tā kā nepopulāri. Kā jūs redziet, vairāk kā puse atbild nekad, un 37% saka, ka tā kā reti. Un, protams, ka šobrīd ir arī tāda lieta kā sociālie tīkli, un no tiem respondentiem 15%, kā jūs redziet, ir iesaistījušies sociālajos tīklos, kur tiek risinātas tātad mērķa grupa ar līdzīgām problēmām. Jā, tas arī ir risinājums, kā var risināt problēmas. Bet, protams, kad problēmu risināšanā ir arī, tā teikt, dažas zinātniski pamatotas, citas praksē pārbaudītas, ir dažādas stratēģijas un ir dažādas arī tehnikas. Es vispirms gribu minēt dažas stratēģijas. Un šeit ir vispār arī, tā kā internetu vietnes adrese, kur pa šīm te stratēģijām var izlasīt vairāk. Ko nozīmē stratēģija? Stratēģija tas nozīmē, ka tā ir tāda problēmu risināšanas veids, kur patiesībā problēmai tiek iziet cauri pa visiem šiem te posmiem, ko es tikko minēju. Un es katrā ziņā pati esmu vadījusi nodarbības tiesa gan pedagogiem par dizaina domāšanu. Jā, bet esmu pedagogiem gan augstskolā, gan arī pieaugušo izglītotājiem, un tāpēc es varbūt arī nedaudz vairāk pastāstīšu tieši par dizaina domāšanu, kas tas tāds ir. Dizaina domāšana šobrīd Latvijā, manuprāt, ir arī diezgan populāra, un man tā kā liekas, ka to dizaina domāšanu tā kā vairāk izmanto tādu kādu projektu, dizainu, patiešām dizainu, konstrukciju veidošanai. Bet tai zinātniskajā literatūrā un praksē dizaina domāšana vispār ir kritiskas, radošs, analītiskas domāšanas veids. Jeb process. Process, kurā mēs pieņemam kādu lēmumu, kas ir ļoti empātisks tai mūsu mērķu grupai, jeb tam cilvēkam, priekš kuram mēs meklējam šo te risinājumu. Lūk, un dizaina domāšanas metode patiesībā ļoti daudz tiek rekomendēta izmantot arī izglītībā. Es pati pa dizaina domāšanas metodi tā kā uzzināju, jeb mācījos Kaunas Tehnoloģiju universitātē. Un tad viņu piemērs ir tāds, ka Kaunas Tehnoloģiju universitātē pilnīgi visi uzlabojumi, studiju programmas jaunās, un viss, kas saistās ar tā kā universitātes attīstību, ir balstīts uz dizaina domāšanu. Ja, tātad kopīgi kolektīvs izmantot šo te dizaina domāšanas metodi, rada jaunos izglītības produktus un arī, tā kā atrod risinājumus, kā to procesu organizēt. Tad dizaina domāšana, protams, ir galvenokārt vērsta uz inovācijām. Un, protams, ka tā domāšana ietver visus šos, kā teicu, punktus, gan izpēti, gan ideju radīšanu, risinājumu izstrādi un arī domāšanas vadības metodes. Tā pamatideja ir tāda, kad dizaina domāšana tieši ir vērsta uz inovāciju radīšanu, uz inovatīviem risinājumiem. Un tas, kas vēl raksturo to dizaina domāšanu, tad tas ir darbs starpdisciplinārā komandā, kad satiekas speciālisti no dažādām nozarēm un meklē risinājumu. Un tie principi, kas ir dizaina domāšanā, kad neko nevajag mainīt pirmajā mirklī.
bet iedziļināties, pārbaudīt, izpētīt, paskatīties uz lietām no vairākām pusēm un vairākas reizes, un tikai tad sākt risinājumu. Un es parasti, kad runāju par to dizainu domāšanu, es saku, ka jums ir pilnībā jātīra savs prāts. Un jābūt ir pilnīgam tukšumam, un pilnībā ir jāsāk no nulles. Un šī vietā ir jāsaka, ka diezgan sarežģīti ir par šo tēmu runāt, teiksim, ar pedagogiem, jo, kā zināms, pedagogi visu zina. Un tikko ir tā kā nodefinēta problēma, tad pedagogi jau uzreiz to problēmu zina. Bet tā ideja slēpjas tajā, ka mēs attīram, mums nav viedokļa, mēs sākam pamazām izpētīt, iedziļināties mūsu mērķa grupas vajadzībās, situācijā, un arī vēl mēs, tā teikt, iekāpjam viņu kurpēs, un tikai tad mēs sākam skatīties un meklēt šo te, tā kā risinājumu. Par dizainu domāšanu, tā esot integrējoša domāšana, jo mēs meklējam pilnīgi jaunu kaut kādu ideju, pieeju, nevis izmantojam vecās, diverģenta domāšana, kad mēs domājam dažādos virzienos un meklējam dažādas idejas, un telpiskā domāšana, kad mēs varam tā kā izvērtēt to risināmo problēmu, izvērtēt, pamatot to savu darbību un, protams, uzņemties atbildību un arī pieņemt lēmumu par tās, tā risinājuma, tā kā lietderību vai arī ietekmi. Un šeit ir tāda schēma, kas raksturo šo te dizainu domāšanas procesu. Tad, kā es teicu, multidisciplināra komanda. Tad noteikti ir nepieciešama mainīga un ļoti pielāgojama darba telpa. Un šis te dizaina domāšanas process ir iteratīvs process. Ko tas nozīmē? Šeit ir vairāki dizaina domāšanas modeļi. Viens no tiem ir 3I modelis, kas ir sadalīts, tātad viss dizaina domāšanas process sadalīts 3 tādās fāzēs, jeb 3 etapos. Tad pirmais, protams, ir iedvesmošanās, kad mēs problēmu apzinām. Mēs apzinām mūsu mērķa grupas vajadzības, uzvedību, un arī izveidojam tādu pilnīgu priekšstatu par šo te problēmu. Otrais, protams, ir idejošana, ideju ģenerēšana un ideju testēšana un novērtēšana, kura tad tā ideja būtu tā vislabākā. Un pēdējais un trešais posms ir prototipa izveidošana un, protams, komunikācija ar sabiedrību par to prototipa ieviešanu. Te ir arī, protams, man uz ekrāna 4 soļu modelis, un pēc būtības tātad tās pašas visi soļi, tikai sadalīti mazliet smalkāk. Bet kāpēc ir būtisks šis zīmējums? Šis zīmējums ļoti raksturo to pašu dizaina domāšanas būtību. Ka tajā brīdī, kad mums ir problēma, un mēs to problēmu gribam izprast, tad mēs ejam plašumā, cik vien plaši varam. Mēs apskatām visas iespējamās tās situācijas, visus iespējamos apstākļus, kas to problēmu rada, ietekmē, un arī visus iesaistītās puses. Un tad mēs, protams, lai nodefinētu to precīzi to problēmu, un lai noteiktu to vēlamo risinājumu, tad ir nākošais posms, kad mēs no tā plašuma sašaurināmies. Mums ir jāfokusējas uz kādu noteiktu aspektu, ja uz kādu problēmas stāvokli, kurā mēs gribam nokļūt. Tas prasa tādu ļoti fokusēšanos, viena noteikta virziena izvēli.
Nu, un tad, kad mēs to esam izdarījuši, tad atkal sākās nākošais posms, kur mēs varam tā kā iet plašumā un apskatīt dažādus risinājumus. Un jo šo risinājumu ir vairāk, jo ir labāk. Nu, un tad, kad tie risinājumi ir tā kā daudzi, nu, tad mēs iesākām šo te izvērtēšanu, nu, un gala rezultātā tad pieņemam lēmumu par kāda viena noteikta risinājuma izvēli. Nu, kopumā jāsaka, ka tas process ietver empātiju, tas, ko mēs saprotam ar šo te problēmu. Otrs ir definēšana problēmas, tad ir risinājumu meklēšana un izvēle tā risinājuma, tad ir prototipēšana, jeb prototipa izveidošana un testēšana, bet šis te process nav lineārs. Šis process, protams, ir iterāls, kā es teicu. Ja? Mēs izprotam problēmu, definējam, kas ir problēma, radam dažādas idejas, izvēlamies vienu, izveidojam prototipu un testējam. Nu, un, protams, ka šeit ir arī atpakaļsoļi. Mēs izveidojam ideju, izveidojam prototipu, un mēs ejam atpakaļ un meklējam kādu jaunu risinājumu, jeb kādu daļu tā idejai. Ja? Tātad tā idejas būtība ir tāda, ka mēs neejam pa taisni, bet tā kā tāds ciklisks process, varētu teikt, tā dizaina domāšana ir domāšana, problēmas risināšana pa spirāli. Nu, mēs formulējam to savu viedokli, to problēmu, bet tanī pašā laikā, kad tas ir izdarīts, tad dizaina domāšanas metode saka, ka mums vajag pamainīt savu skatu punktu, varbūt vajag, nu, teiksim, pieaicināt kādus vēl ekspertus, vai vajag paskatīties vēl kādus pētījumus, nu, un tā tālāk un tā joprojām. Tātad, nu, visu laiku tātad ir tā darbība, tā domāšana un darīšana ir, ka mēs neejam tā kā taisni uz priekšu, bet viss notiekās pa spirāli. Nu, tā. Nu, un tad par dizaina domāšanas to vispār procesu. Tātad dažādi, kas, nu, šis arī vispār, šīta schēma arī raksturo, nu, es teiktu, jebkuras problēmas risināšanas procesu. Tad dizaina domāšanas speciālisti iesaka, ka dizaina domāšanas procesi sadalāms sekojoši. 12,5% būtu jāvelta ievadam. Kas tas ir, ko tas nozīmē, kā ir jādara. Var sakot, tas ir laiks, kad mēs attīram tā kā to savu prātu un noskaņojamies uz to, ka mēs to problēmu risināsim. Tad ļoti liela tiesa ir problēmas izpēte. Un šai problēmas izpētē speciālisti saka, ka ir jāvelta 25% no visa laika empātijai. Jeb kā es izprotu šo te problēmu. Un kā es izprotu katru niansi no tās, nu, katru virzienu no tās problēmas. Nu, tad 12,5% definēšana problēmas, ideju meklēšana, jeb ideju ģenerēšana, kā risināt šo problēmu 12,5%, prototips un testēšana 4. daļa, un tad, kad tas ir izdarīts, tad šīs te idejas jeb risinājuma ieviešana un komunikācija ar šo te mērķa grupu ir 12,5%. Nu, lūk, tad dizaina domāšanā būtiskais ir tas, kā centrā ir cilvēks, cilvēka vajadzības. Un uz šo te tā otrs moments, pamatprincips, ka mēs uz problēmu skatāmies no dažādām perspektīvām. Jo, kā es teicu, tā dizaina domāšanas metode ir, nu, tādu inovatīvu risinājumu meklēšanai. Jā, protams, tā ir sadarbība, tā ir atvērtība eksperimentiem. Nu, un saka, ka dizaina domāšana, nu, tā kā pieprasa te veida cilvēkus. Nu, ko tas nozīmē? Kad ir plašas prasmes un intereses, un tajā pašā laikā ir dziļas zināšanas. Tad dizaina domāšana prasa arī zinātkāri, radošumu, sadarbību, komunikāciju, empātiju un tālāk.
Nu, lūk, tad es gribu teikt tā kā pareklamēt, svešu firmu, tā teikt, bet es pati arī esmu apmeklējusi tāda dizaina studija Design Elevator, un viņa tad ir, manuprāt, dizaina domāšanas jomā Latvijā vadošie. Viņa tā kā organizē dažādus kursus. Šeit ir arī tā kā adreses gan uz viņu mājaslapu, gan arī uz šādu dizaina domāšanas instrumentu komplektu. Es arī esmu iegādājusies šādu dizainu. Esmu iegādājusies šādus vairākus dizaina domāšanas komplektus, lai varētu vadīt nodarbības. Nu, un tad nodarbības, protams, dizaina domāšanā tas ir atkarīgs no tā, kāda ir problēma. Problēmas uzņēmumos, kur ir jaunu produktu ražošana, radīšana, varbūt darbojas nedēļu, varbūt pat mēnesi, bet šeit ir arī, teiksim, dizaina domāšanas saite, kur var atrast arī dizaina domāšanas īso versiju, kā var kādu problēmu īsā laikā atrisināt. Tas bija dizaina domāšanu. Jā. Bet tagad es pāriešu pie problēmu risināšanas tehnikām. Ar ko tad es saprotu, ar ko atšķirās tā mana izpratne par to, kā atšķiras stratēģijas, ar ko atšķiras stratēģijas un tehnikas. Tā stratēģija, kā es teicu, tā ir tāda metode, ar kuru mēs izejam cauri visiem problēmas risināšanas posmiem. Taču tehnikas patiesībā varētu būt, pa posmiem sadalītas. Un te atkal es gribu minēt, ka mums ir latviešu valodā tāda ļoti laba mājaslapa Metodes LV, un šajā te mājaslapā ir dažādas metodes, un viena no tām sadaļām arī ir problēmu risināšana un attīstības plānošana. Un man jāsaka, ka šī te mājaslapa arī tiek regulāri papildināta, kā es esmu novērojusi. Un, ja jums ir nepieciešams kādu tehniku, kādai konkrētai problēmai, tad iesaku vienkārši iemest aci šajā mājaslapā. Un tad arī no šīs te mājaslapas, gan arī no citurienes, es esmu apkopojis tādas tikai dažas tās tehnikas, kas būtu lietojamas katrā no problēmu risināšanas soļiem, jeb katrā no problēmu risināšanas etapiem. Pirmais, kad ir problēma un kad mums šī problēma ir jādefinē. Šeit es esmu uzrakstījusi vairākas domu kartes, tēloņu seku diagrammas, tastatūra, skatījumi, apmētāšana ar dubļiem. Es domāju, ka no šīm visām nosauktajām jūs visi noteikti sapratīsiet, ko nozīmē metode apmētāšana ar dubļiem. Tas nozīmē, ka ir, protams, orientācija, protams, uz to slikto, jeb nepilnīgo, kas tad ir slikts. Domu kartes šeit ir viens no paraugiem. Tātad domu kartē centrā ir tā pati problēma, centrālā lieta. Šeit, piemēram, kam var izmantot domu karti. Un tad no šīs te domu kartes mēs dažādos virsienos aiziet atzari ar tiem problēmas, ar to problēmas, jeb ar tiem aspektiem, kas to doto problēmu risina. Un tādā veidā, ejot pa šiem te zariem, kā jūs redziet, attīstot, mēs varam tā kā, izšķidāt to savu problēmu pa dažādām, skatot no dažādām skata punktiem, no dažādiem pieejām, izmantojot dažādas pieejas un tā tālāk. Otrā, ko es šeit esmu arī ļoti populāra metode, manuprāt, Latvijā ļoti daudz to lieto, tā ir tā sauktā Išikava diagramma, jeb cēloņu un seku diagramma. Es šeit esmu paņēmusi no interneta, šeit ir arī interneta vietnes adrese, piemēram, problēma ir liels benzīna patēriņš. Un tad jautājums ir, kas tad to benzīna patēriņu rada? Un kā jūs redziet,
Nu, tad te tiek apskatīts, kas ir tās lietas, kas rada metodes, mašīnas, cilvēki, materiāli. Un tad, ja mēs runājam, piemēram, par metodēm, tad te tiek pierakstīts klāt, kas tad ir tā metode, kas rada to lielo benzīna patēriņu. Lūk, un šādu pašu izšikavā diagrammu mēs varam veidot jebkurai problēmas situācijai, lai labāk varētu izprast tos cēloņus, kas to problēmu ir radījis. Un tad vēl viena no tām problēmu definēšanas tehnikām varētu būt skatījumi. Un skatījumi, pieņemsim, problēma ir tāda: vardarbība darba vietā. Un tad šeit šo metodi mēs varētu izmantot sekojoši. Ka mēs darbojamies grupās, grupā ir apmēram 4 līdz 6 cilvēki, un šajā te grupā katrs no dalībniekiem uzņemās kādu lomu. Piemēram, direktors, jeb menedžers, klienti, darbinieki. Te mēs varētu skatīt atsevišķi vīriešus un sievietes. Un tad katrs, kas šo lomu, kurš kuru lomu spēlē, tad tas arī izsaka savu to viedokli, kādā veidā tā vardarbība tajā darbvietā skar viņu, jeb kā viņš šo te vardarbību darbvietā saskata. Un šai metodei, jeb tehnikai skatījumi otrajā posmā, tad ja mēs esam apzinājuši katram no šiem no iesaistītajām pusēm, kā tas attiecas uz viņu, tā vardarbība, tad otrais posms varētu būt, kāda ir tā iedarbība dažādās dimensijās, piemēram, finansiālā, sociālā, psiholoģiskā un tā tālāk. Ja? Lūk, tas bija tāds ieskats par problēmas definēšanu. Te ir vairākas tādas metodes, kad notiek ideju ģenerēšana, kā atrisināt problēmu. Te ir daudz un dikti man nosauktas, bet tās nav visas. Un, protams, ka prāta vētra, protams, ir visiem pazīstama metode. Prāta vētra ir visvienkāršākā metode, kā dabūt risinājumus. Otrā metode būtu, piemēram, lomu vētra. Un pieņemsim, ka mums ir galvenā problēma, un problēma ir vardarbība pret sievieti ģimenē. Un tā lomu vētras tehnika saka, ka mēs tagad apskatāmies dažādas lomas. Tā vardarbība pret sievieti ģimenē, ko skar? Pirmām kārtām tā ir sieviete pati, otrām kārtām tas ir dzīvesbiedris, trešām kārtām tas varētu bērns būt, un ceturtām kārtām tas varētu būt klases audzinātājs vai klases audzinātāja. Protams, es šeit esmu uzrakstījis tikai 4 lomas, bet patiesībā jebkurai problēmai var būt dažādas lomas, un tās lomas ir, protams, atkarīgas no tā konteksta, kurā šo te problēmu skata. Un ideja ir tāda, ka katra no šīm te lomām tad arī izsaka savu viedokli, kādas tad varētu būt tie risinājumi katrā no šīm te situācijām. Un šo te lomu vētru kā tehniku varētu izmantot, kā jūs redziet, tiek izmantota grupu darbs. Un pirmais solis varētu būt, ka visi apsēžās un katrs izsaka savu viedokli, un pēc tam varētu būt tā, ka, teiksim, ieņem nākošo vietu, ieņem nākošo krēslu, un tātad, ja biju sieviete, tad tagad es būšu dzīvesbiedris, un tad kā mani skar šī problēma kā dzīvesbiedru, ja tad kā tās visas lomas izspēlē pa riņķi, un tādā veidā iegūstot pēc iespējas vairāk tās idejas problēmas risināšanai. Arī ļoti pazīstama metode Latvijā, 6 domāšanas cepures, kas arī parasti notiek grupās. Noteikti ir viens moderators un ir dažādas cepures, 6 krāsu cepures.
Un šīs cepures ir tā cepura ideja balstās uz to, kā mums piemīt 6 domāšanas veidi, un atkarībā no tā domāšanas veida, tad mums ir arī jāpieņem problēmas risinājumi. Pieņemsim, ka mums ir kāda problēma, un tad mēs meklējam tos risinājumus, darbu veicam parasti grupās. Tad moderators, piemēram, saka, uzliekam tagad zaļo cepuri. Un ja mēs uzliekam to zaļo cepuri, tad tas nozīmē, ka mums ir kaut kādas jaunas idejas, kaut kāda kreatīva pieeja, ir jāmeklē šīs te problēmas risināšanai. Ja es uzlieku sarkano cepuri, tad, protams, ka tā problēmas risināšana, protams, man saistās ar manām emocijām, ar manu sajūtām, intuīciju. Un tā tālāk. Tātad tās cepures, tas nozīmē, ka mēs skatām to problēmu no dažādām pieejām. Lūk. Un tad arī ir tāda metode 6-3-5. Metode nozīmē 6 cilvēki grupā, 3 idejas katrs un 5 minūtes. Ja mums, teiksim, būtu tēma šobrīd, ne tēma, bet mūsu problēma, ja mūsu problēma ir vardarbība pret sievieti, un mēs gribam atrast risinājumus, kā mēs to problēmu varētu risināt, tad viens no veidiem būtu sadalīties mums pa 6 grupām, un tā tad izsniegt katram šādu lapu, kurā ir vietiņa, kur ierakstīt, un katrs ieraksta tātad 3 idejas, 5 minūšu laikā padod tālāk, nākamais skatās uz to, ko iepriekšējais ir uzrakstījis, un pieraksta klāt nākošās kādas citas jaunas idejas, kā šo problēmu varētu risināt. Lūk, un tādā veidā mēs risinot tad ar šo te metodi var dabūt tādu savākt daudz labas idejas, metodes, tās problēmas risināšanai. Tad, protams, ir nākamais posms ideju izvērtēšana un pieņemt lēmumu, kura tad no tām idejām ir vislabākā, jebkurš no risinājumiem ir atbilstošākais. Šeit, protams, visiem ir ļoti labi pazīstama sauktā SWOT analīze, kad mēs apskatām iekšējos faktorus, savus iekšējos faktorus, kas nosaka stiprās un vājās puses risinājumam, un arī iespējas un draudus, kas patiesībā ir tie faktori, kas nāk no ārpuses. Ja? Tātad mēs šeit sarakstām visas alternatīvas un atbilstoši katrai alternatīvai stiprās vājās puses, iespējas un draudus. Ļoti, ļoti līdzīga metode ir arī Dekarta koordinātu sistēma. Ne sistēma, es runāju jau matemātiskā valodā, bet Dekarta metode, Dekarta kvadranta metode. Tātad ir 4 kvadranti, un katrā no kvadrantiem mēs pierakstām šādas lietas, kas notiks, ja es izdarīšu tā, kas nenotiks, ja es tā izdarīšu, kas notiks, ja es neizdarīšu, un kas nenotiks, ja es neizdarīšu. Tātad 4 kvadranti, un tātad sarakstam, kas notiks, kas ir labs un kas tad būtu slikts. Šādā veidā izvērtējot, izanalizējot savus visus risinājumus, tad mēs varam arī nonākt pie kāda labākā risinājuma. Un tad vēl tāda viena no metodēm, kas saucās iekšējā komanda. Un tā iekšējā komanda, protams, atkal ir darbs grupās, un teiksim, grupā, piemēram, ir 4 cilvēki, piemēram, viens no tiem būtu moderators, viens ir cilvēks ar savu problēmu un, piemēram, 2 konsultanti. Un ideja balstās uz to, ka tas, kuram ir tā problēma, stāsta par savu problēmu. Izstāsta, kas tā ir par problēmu, cik bieži, kāda, kur viņa gadās, kāpēc viņām tā problēma ir problēma, kas vēl ir iesaistīts problēmā.
Un tad nākošais arī, kas ir jāsaka, nu, tātad kādi būtu tie, ko viņš domā, kā varētu atrisināt, un kādas viņam ir iespējas to atrisināt, un kādi vēl cilvēki, jeb dalībnieki būtu iesaistīti tajā problēmas risināšanā. Bet ideja ir tāda, ka, nu, ir problēma, un šis te cilvēks ar to problēmu nezin, kā to problēmu atrisināt. Un tad šeit ir tie divi konsultanti, un šie divi konsultanti tēlo iekšējās balsis šī te cilvēka ar problēmām. Protams, ka pārējā nepārtrauca, cilvēks ar problēmām klusē, un tagad runā iekšējās balsis. Un viņi mēģina, nu tā kā viens vienu viedokli, otrs otru, mēģina, nu, skaļi formulēt to, kāds varētu būt risinājums, un arī to domu gaitu, un arī ieviešanas gaitu, un apspriest šos te jautājumus, un, protams, ka viņiem ir dažādi, tātad divas iekšējās balsis, divas atšķirīgas balsis. Nu, un tad, protams, ka tur ir, nu, negluži pretējas, bet tomēr varbūt arī, nu, nevienādas, jā. Nu, un tad pašā nobeigumā tas dalībnieks, kuram bija tā problēma, jebkurš stāstīja par problēmu, beigās, nu, tā kā izstāsta, kā viņš jūtās, ir dod atgriezenisko saiti, kamēr viņa balsis runāja, nu, un, protams, arī sniedz savu vērtējumu, kurai no tām balsīm viņš varētu sekot. Nu tā, tad, protams, es šeit tā kā īpaši neaizkavēšos, bet šeit ir arī internetu vietnes adrese, kurā tas varētu būt aprakstīts, ir dažādas tehnikas arī radošai pieejai problēmu risināšanai. Kā var attīstīt tieši radošu un problēmu risināšanai. Lūk, un vēl par problēmu risināšanas tehnikām es gribu vērst uzmanību, jā, kad ļoti būtiskā ir, protams, laika plānošanas metode. Un kā es sākumā sāku runāt, tad sāku teikt, tad laika trūkums ir galvenā problēma Latvijā pieaugušajiem, un arī šobrīd daudz dažāda veida kursi notiek pa laika plānošanu. Tajā pašā laikā arī ļoti daudz internetā ir pieejami dažādi rīki, kā plānot laiku. Nu, man šeit ir apkopoti 3. Nu, pirmais no tiem tas sauktais Pareto princips, kad 80% rezultāta rada 20% piepūle. Otrā metode, kas tiešām tiek ļoti rekomendēta, ir Eizenhauera princips, kad mēs sadalām savus, nu, visus veicamos uzdevumus 4 daļās. Tie, kas ir ļoti steidzami un ļoti svarīgi, bet nav steidzami, nav svarīgi, bet ir steidzami, un 4. daļa nav svarīgi un arī nav steidzami. Nu, tātad tādā veidā, teiksim, ikdienā sākot savu ikdienu, mēs esam uzrakstījuši visu, kas mums ir jāizdara, tad nākošais solis ir sarindot, jeb saranžēt kādā veidā, kuri no viņiem, kurā no šiem te kvadrantiem ietilpst. Nu, un tad vēl tā metode, ir dažādas metodes, teiksim, individuālai laikā plānošanai, 5 galvenie, piemēram. Nu, ja jums ir dažādi uzdevumi, kas jums ir jāveic, tad jums, piemēram, izvēlaties 5 galvenos, ar ko jūs sākiet, ko jūs tiešām paveiciet. Vēl ir tāda metode kā prioritātes ABC sistēma. Nu, tā ļoti līdzīga, kā bija šeit Eizenhauera principā, kad ir tie uzdevumi, kas ir ļoti svarīgi un arī ar ļoti lielu ietekmi. Ļoti svarīgi, bet varbūt ne tik ļoti liela ietekme, nu, un tā tālāk. Lūk, nu, jā. Tātad īsumā tas bija tāds teoretisks pārskats par problēmu risināšanu,
par problēmu risināšanas stratēģijām, prasmēm, stratēģijām un arī tehnikām. Un izstrādātas šīs te metodes ir sadarbībā ar igauņu partneriem Erasmus Plus projekta ietvaros, bet šīs te visas tēmas, manā šīs dienas tēma un arī mana kolēģu tēmas, kas tika iztirzātas atvērtajās lekcijās iepriekš, ir tātad daļa no mācību programmas. Katra tēma ir, kā es teicu, 6 stundas. Šeit bijis teorētiskas pārskats, būs arī praktiskas nodarbības, un tāpēc, ja vēlaties piedalīties praktiskajās nodarbībās, tad laipni aicināti sekot līdzi mūsu, tā teikt, Facebook lapā, un, ja ir interese, tad esiet laipni aicināti. Jā, un tagad laiks, protams, ir diskusijām. Tad tās diskusijās varētu, ja ir vēlme ieslēgt mikrofonu, un tie jautājumi varētu būt, kādas tehnikas jūs izmantojat savu ikdienas problēmu risināšanai. Otrs, kas varbūt likās noderīgs no šīs te manas šodienas prezentācijas, kuras no tehnikām tiešām gribētu izmēģināt praksē. Un pēdējais, protams, vai jūs vēlētos piedalīties praktiskajās nodarbībās.